Šodien 3. maijā 2014. gadā notika Cēsu un Valmieras moto atklāšanā. Tā kā moto sezonas Cēsī un Valmierā tika atklāts! Liels paldies gribētu pateikt Valmieras ceļu policijai. Es pat tagad uz vienu ausi knapi dzirdu, bet no eskorts bija superīgs. Jā, eskorts atpare nost. Jā. Un tad sāksim ar apbalvošanu. Tā, situācija ir tāda. Gribētos vispirms apbalvot mūsu draugus. Tā pateicība. Valmieras kultūras centrs pārstāvis ir? Valmieras kultūras centra pārstāvis. Jā, tā es arī zināju, ja man brīdināja, ka nebūs. Labi, tas paliks maliņā. Reklāma un dizains Artifex Plus. Mūsu atbalstītāju pārstāvis ir? Arī nav. Man arī brīdināja, ka nebūs. Jā. Nu, pašam vajadzēs braukt. Tā. Pilsētas domes, Valmieras pilsētas domes pārstāvis. Laikam arī nebūs, jo mani brīdināja. Jā. Skaidrs. Nu, man būs iemesls vēlreiz aiziet pie labiem cilvēkiem. Jā. Nu, un, protams, mūsu zondu-bēns, Modris Kokins. Jā, ripo. Aplaus, Modu. Modri. Es brīdināju, ka būšu. Jā, starp citu, jā. Šogad skaņa arī ceparienās, salīdzinot ar pakaļ, kakls sāk sāpēt. Jā, tā, paldies tad visiem, paldies visiem dalībniekiem, jā, ir ļoti daudz no citām pilsētām, no visas Latvijas, no Igaunijas, no Lietuvas, rekur Denis, viņš pat no Igaunijas atbrauca, no Igaunijas, Pērnava, tas ir mūsu kluba kandidāts. Jā, un tagad turpināsim ar mūsu galveno, tas ir Valmieras motosimpātijā. Iepriekšēji 2 gadi mums bija kaus, vienīgais kaus, vienai personai. Šogad mēs nolēmām drusku to situāciju uzlabot un būs 3 apbalvojumi, bet kaus būs 1. Nu, šitāds te viņš izskatās, tas ir mūsu talismāns. Valmieras moto atklāšanai. Tā, sāksim ar 3. vietu. Sāksim ar 3. vietu. 3. vieta mums ir numurs 21, 26 balsi. Ir tāds, numurs 21. Tūlītās atbrauks. 3. vietā, tas ir no šitiem te lielajiem Harlejiem. 26. Jā, nu gaidīsim. Jo viņi tūlītos tikko cilvēks atnāca, pateica, ka būšot pēc minūtēm 5. Tā, labi, tad tālāk turpināsim ar 2. vietu. 2. vieta mums ir 41 balss, numurs 91. Arī nav, jā? Nu, re kā, notiek cilvēki. Pasākums nepabeigts līdz beigām un jau ir prom. Nu, labi, kā ir tā ir. Es pat nezinu, ko darīt. 1. vietā es zinu, ka viņš vēl brauc uz šejieni. 1. vieta vēl brauc uz šejieni, ir brīdināts. Kā mēs darām ar 2. vietu? Jo 3. un 1. vieta būs, tūlīt atbrauc. Kādas idejas? Moška tad es skaitu 4. vietu un apbalvosim. Tā, labi, 4. vieta. Смотри, голосом побольше. После 26, что ли, больше.
64, 23 balss. 64. Kas ir 64? Tā viss notiek beigās. Teikums, viens jautājums. Ar kādu motociklu? Kā vēl saki, no kurienes jūs esat? Burvīgi! Vismaz kaut kas Valmierā arī paliks. Tā, jums pateicība un bronza. Kāpēc tāds klusums? Nu, lūk. Trešo vietu mēs dabūjam. Vēlreiz. Paldies. Tā, nu pirmā, otrā vieta vēl ceļā. Nu, vēlreiz gribētos pateikt mūsu sponsoriem, atbalstītājiem Artifex Plus, Valmieras pilsētas dome, Valmieras kultūras centrs un Valmieras ceļā policija. Jā, paldies, ceļa policija vispār bija eskortbienē pa jokam. Tā, paldies visiem, kas piedalījās, tā kā rudenī notiks noslēgums, man liekas, vai nebija 6. septembrī. 6. septembrī, man liekas, bija noslēgums. Tā, no galvas neatceros, bet man liekas, ka 6. Un, principā, pēc apbalvošanas, nu tad, kuri grib zināt, kur atrodas motokempings ferma, brauksim kopā ar mani, jo es no šeienes pat aiznu uz turieni. Uzdešu kādu kafiju, varbūt vēl kaut ko, skatīšos pēc situācijas. Jā, bet skatos, ka, brauc, redzu. Kaut kas notiek. Jābūt 2 lieliem močiem, cik es atceros. Ļoti lieliem močiem. Nu jā, viens brauc, jā. 20, kāds ir numurs? Jā, pirmā vietā! Pirmā vieta! На курьем СССР? С Риги. С Риги приехали. А как узнали про мероприятие? Вообще-то у нас Рижский голдвин-клуб. Нет, мероприятие в Валмере, а не в Риге. Как узнали? Мы знаем о всех мероприятиях в Латвии. А это радует, Итак, vēlreiz, вы являетесь победителем Валмерского кубка, Валмерская мотосимпатия, Валмерас мотосимпатия, Kauls, Валмерас мотосимпатия. Это еще не все. Золотая медаль. Он pateicība и благодарность. Еще разочек. Так, где ваш 21 номер? 21 номер Кушает. Будем ждать. Gaidīsim 21 numuru. Звоните ему, у него второе место. Мы его ждем. Первая vieta, vēlreiz, aplausus! Labais. Tas ir Goldwings, ja? Es domāju, kā Harleys. Goldwings. Šīm motociklam tikai duša trūkst, vispārējais ir. Būtu duša ar vannu, vairāk neko nevajag. Tā, nu gaidīsim, kaut kur ēdnīt, kaut kur ēdz, bufetē kaut kur barčikā, nu, gaidīsim, apbalvosim un tad brauksim uz fermu. Rītniekiem sveiciens!
Jā, šogad salīdzinot ar pagājušo gadu, ar aizpagājušo gadu tiešām ļoti daudz dalībnieku. Nu, laiks arī foršais paveicās, tiešām paveicās, tā kā jūs esat maleči, tiešām, jūs esat maleči. Jaunums meitenēm. Retro Java klubā šobrīd notiek fotosesija. Fotosesija Miss Java 2014. Tā kā, ja kāds grib, kā saka, piedalīties fotosesijā, lūdzu bildes uz mūsu pastu. Fórumā aprakstīts visi noteikumi, tā kā varat izlasīt un piedalīties Miss Java 2014 konkursā. Pirmais ir prom, bet viņu meita palika. Tā kā apbalvosim tad arī meitu. Ну, заходи сюда. Давай. Передашь отцу. Тоже с Риги? Да. Ну, скажи что-нибудь. Какие ощущения? Все просто здорово. Ну, МЦА-то покруче. МЦА-то покруче. Nu, katrā ziņā mums arī kaut kas izdevās kopā ar cēsiniekiem. Cēsiniekiem malači, tur vispār bija super. Tā, Valmieras motosimpātija. Un ordenis. Так, отцу строгий выговор за то, что не присутствовал. Хорошо. Я. Спасибо. Еще разок. Rīdinieki malači. Nu, principā tā kā būtu visu informāciju jāskatās Retro Java fórumā vai Motopowerī. Tur arī ir manā tēmiņa, tā kā salikšu bildes, video, tā kā visi jaunami tur. Un gaidām bildes uz Miss Java. Miss Java, bildēties un sūtiet bildes. Un tas jums jāizlasa noteikumi fórumā. Tā kā, veči, jūs esat maleči, šodien jūs esat vislabākie. Braucu uz fermu!